šī lieldienu vēsts, ko arī varam dzirdēt un sekot līdzi no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Ieklausīsimies šajos vārdos. Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agramā viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgas zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tām blakus nostājās 2 vīri spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēja zemu, nolieca galvu, bet viņa tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvos starp mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam, un 3. dienā jāceļas no mirušajiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un pārējiem. Taču viņa stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja. Bet Pēters piecēlies, aizskrēja pie kapa un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu. Un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis. Saka šie svētrakstu vārdi, un lai mēs mēģinām saklausīt, ko tad tie grib mums pateikt šajā laikā, šajā vietā. Nu jā, protams, lieldienas jau gaida bērni. Mēs arī gaidām, kad būs kaut kas skaists un labs notiks. Bet, kā jau mēģināju to sacīt pirms brīža, tas nav kaut kas vienkārši pašsaprotams, dabisks, loģisks. Nu, varbūt tas ir loģisks, bet tas nav pašsaprotami. Lieldienām ir tāda ļoti īpaša vieta, ko varbūt tajā pirmajā brīdī īsti neaptveram. Jo lieldienas tā tad tiešām nenozīmē tikai tādu skaistu pavasara nākšanu, tā svinēšana, tikai tādu pakāpeniski ar vien lielāku gaismas un dzīvības un prieka uzplaukumu. Lieldienas tā ir pieredze par dzīvību un gaismu, un tā visa jaunu sākumu pēc tumsas un iznīcības, tad, kad, ziniet, iepriekšējais ir ticis sagrauts vai sagruvis. Un patiešām, lai gan šis ir tas laiks, kad daba mostas un sāks tūlīt plaukt un zelt, tomēr tajā pašā laikā, tajā globālajā mērogā jau ir tā, ka arvien vairāk un straujāk grūst drošības, paļāvības, pierastības un vispārējais grūst, gāžās un jā, kas būs vietā, nezinām. Kulminācija tam, kā mēs domājam, zinām un atceramies, bija ar tā saukto Covida laiku un visdažādākajiem ar to saistītajiem maldiem un ierobežojumiem un meliem un vispārējo, kas patiesībā vēl ar vienu nav beigušies. Un tagad turpinās ar karu, gan fiziskā pasaulē, pavisam netālu no mums, vai ne? Kur cilvēki reāli tiek nogalināti, gan arī ar pavisam pieaugošām kara noskaņām mūsos pašos. Ja? Visur mums apkārt cilvēku
komunikācijā, cilvēku dvēseles stāvoklī, mūsu pašu dvēseles. Un tad tas jautājums ir, vai patiešām tikai tā var kaut ko radikāli un patiesi atjaunot? Vai tiešām tikai iznīcinot to, kas šķiet vairs nedarbojas, vai kādam šķiet, ka nedarbojas? Un tā arī mūsu jautājums bieži vien ir, vai patiešām vairs nedarbojas tas, par ko mums tiek teikts, ka tā vairs nevar, tā mums teikts, tas mums vairs nav vajadzīgs, un mēs katrs varam tādus jautājumus, tādus paralēlus, domāju, pasaulē un sev apkārt saskatīt. Un no vienas puses jau var arī teikt tā, patiešām katram bērnam, man šķiet, ir tik mīļas tās pierastās rotaļu lietas, vai ne? Un kā bērns, teiksim, pārdzīvo, ka kāda pierasta rotaļu lieta viņam tiek atņemta, vai ne? Tāpēc arī mums tik daudziem ir mīļa tā pasaule, pie kuras bijām pieraduši. Varbūt vēl ar vienu esam pieraduši, un kā mēs esam satriekti bieži vien, ka tā vairs nav un tā vairs nebūs. Un patiešām runa jau nav par rotaļu lietām un spēlēm, bet par cilvēku dzīvēm. Ja? Bet ja mēs pieskaramies šim stāstam par lieldienām, tad tur rakstīts, ka lieldienas, ka to šīs sievietes pie Jēzus kapa nāk pašā rīta agrumā. Pašā rīta agrumā. Tātad varētu sacīt ar vēl pavisam svaigu, tā sakot, dvēseles sajūtu, bez kaut kādām gatavām atbildēm, kā visām lietām jānotiek. Un laikam jau tikai tā arī tie smagumi, kas nāk no arī viņu un mūsu dzīves rūpēm, var tikt tas, ko novelti. Tas atkarīgs no tavas dvēseles stāvokļa, ja? Kad esi kā cilvēks gatavs aiz apjukumu, iespējams bailēm saskatīt iepriekš to neticamo, kad maini savas meklēšanas virzienu. Un evaņģēlija valodā tas saucās, kad vairs nemeklē dzīvo pie mirušajiem. Ziniet, es pieņemu, ka varbūt arī ar jums kādreiz ir noticis tā kaut kādos lielos satricinājumos, vai pozitīvos, arī negatīvos. Ja? Cilvēkam atklājas, viņš pēkšņi saprot kaut ko, klikšķi notiek kaut kas. Ja? Tā tas kādreiz notiek. Ja? Tas ir tas pavērsiens. Un tas nenotiek pats no sevis. Tāpat kā arī lieldienas jau nav, kā jau teicu, svētku pēc, kad viss ir arvien labāk un labāk un labāk. Un tā arī šādā nozīmē tas sauktais civilizētās pasaules priekšstats par tādu nebeidzamu un arvien jūtami ārēju progresu, ka visam jākļūst arvien ātrāk un ērtāk, ja? Tātad labāk tādā nozīmē, tas viss patiesībā ir viens liels māns, ja ne, pavisam tiešā valodā runājot, dziļākajā būtībā meli. Jo pasaule attīstās tikai un vienīgi caur arvien jaunām miršanām, nāves pieredzēm. Tikai pēc tām nāk transformācijas, augšām celšanās, radikāli jauni sākumi. Un tāpēc šis lieldienu jautājums ir, vai aiz nāves un iznīcības tu spēsi pieredzēt, ka ir kaut kas vairāk. Tāpēc arī lieldienu stāstā tas šo sieviešu teiktais par to, ko viņas tur ir tā kā sajutušas, pieredzējušas tiem pārējiem, Jēzus mācekļiem liekas tā kā blēņas, viņi tām netic, tātad nespēja noticēt, ka tās robežas dvēselē vismaz, varbūt vismaz plašākas, ja?
Lieldienu vēsts nešaubīgi ir tā, ka katrā no mums ir kaut kādi akmeņi, kādā dvēseles nostūrī. Tā sakot, zemapziņā jānoveļ akmeņi, kā psihologi saka, zemapziņas bloki, kas nozīmē dažādas noliegumus un to, ka mēs arī patiesībā neļaujam ļoti bieži kaut kam svarīgam sevi atklāties, izpausties. Un te arī varētu jautāt, bet kā tad ar mums ir? Kas ir tas, kam mēs kā cilvēki neļaujam sevi atklāties, parādīties? Lieldienas stāsts ir par iziešanu ārpus šīm te robežām, uzliktām, uzspiestām. Iziešana nevis kaut kādā piezemēta, triviālā nozīmē, bet lai atklātu to, kas tu kā cilvēks, kas es kā cilvēks, kas mēs kā cilvēki patiesībā esam. Ja? Un tā arī mēs šīs savas liktenes situācijas varam saskatīt nevairs kā ciešanas, sevi nevairs kā cietējus, kā upurus, bet kā līdzekļus tajā lielajā radītāja ceļā, kas lēni, bet neatlaidīgi tomēr iet pretī visu lietu piepildījumam tajā lielajā augšā celšanās gaismā. Un tā būt uzticīgam tam savam patiesajam es, nebēgt no tā, kas ir iekšēji tevī kā cilvēkā un arī ārēji pasaulē, sastapt izaicinājumus un bailes, konfliktus, arī karus, tiekties atšķirt patiesību no meliem visdažādākajās nozīmēs. Neatkarīgi no tā, vai kāds tevi par to uzslavēs, ieliks kaut kādu īkšķīti sociālajos tīklos, samaksās vai kā. Bet ja tu to spēsi neatkarīgi ne no kā, saglabājot uzticību savam patiesajam es, tas ir dzīvajam Kristum sevī. Kādā brīdī tu kā cilvēks arī pieredzēsi, ka tu esi un ka tu dzīvo šajā jau atjaunotajā dzīvajā, augšām celtajā dzīvē līdz ar augšām celto Kristu, un tas ir Lieldienu brīnums. Kas var notikt gan Ziemassvētkos, gan vasaras svētkos, gan jebkad, bet Lieldienas, šī diena, tam ir tas lielākais, skaistākais, brīnišķīgākais simbols.